Nu, labvakar visiem klātesošajiem. Prieks jūs satikt pašā vasaras karstumā un gandrīz pašā vasaras viducī, ņemot vērā, ka it kā iet tā vasara uz otru pusi, bet jūs jau zināt, ka mums muzejā sanāk šī būs jau 18. vakara saruna. Šoreiz ar Austrālijā dzimušu latvietu Solveigu Svilkalnu, kur ir arī diplomāte un šobrīd Latvijas vēstniece Lietuvā. Un tie, kas es skatos, ir daļa, kas ir mūsu favorīti un āleži vakara sarunās, bet tie, kas nav, tad mums ir tāda it kā kārtība. Tāda saruna vairāk par dzīves stāstu un par dzīvi, jo mūs kā muzeja interesē ne tikai tie latvieši, kas dzīvo ārzemēs, kāda ir viņu identitāte, kādas ir viņu tradīcijas, bet mūs arī interesē tādi latvieši, kas ir dzimuši ārzemēs, bet izlēmuši atgriezties savā senču zemē vai savā senču zemē un veidot šeit ģimenes, karjeras un kā ir justies tādam pasaulē dzimušam latvietim šeit Latvijā. Un Solveiga sanāk jau ir no 1993. Gada šeit Latvijā, tātad jau ievērojama pieredze. Un par to tad mēs lēnā garā, Solveiga, jūs neuztrausties, var arī atklāt, ka mēs aizvakar pirmo reizi pa telefonu runājām un šodien sapazināmies. Nu, bet ļoti jauki, vai ne? Un tad man te ir tādi jautājumi, iziesim tad tiem cauri, un tad jūs atkal klausīsieties, ko mēs te runājam. Un ja jums kaut kas liksies, ko varētu vairāk paprasīt, vai kaut kā no cita fokusa vai rakursa, tad būs tā saucamā brīvā mikrofona daļa. Bet tad katrs ir laipni aicināts uzdot jautājumus Solveigai, un Solveiga tad izstāstīs. Nu, kaut kā tāda rītīga stunda mums jāiztur šeit telpās, bet es domāju, ka tā būs noteikti tāda aizraujoša rītīga stunda. Bet varbūt Solveiga tad iesildoties, droši vien, te es redzu arī, ka ir vairāki, kas saistīti ar Austrāliju, bet tie, kas atkal nav, varbūt nemaz nezin to jūsu dzimtas stāstu, kā jūsu dzimta nonāca Austrālijā un kāds ir tas jūsu personiskās vēstures tie ceļi. Labi, nu tad vispirms labvakar un sirsnīgs paldies, ka visi atnācāt tādā skaistā, siltā vasaras vakarā, kad ir tik daudz citu alternatīvu, tā kā man tas ir ļoti liels pagodinājums un mēģināšu jums varbūt kādu jaunu atziņu vai informāciju sniegt. Un man arī interesē jūsu jautājumi, un mēs varam salīdzināt varbūt kādas pieredzes un novērojumus. Respektīvi, mans tēvs dzimis Rīgā, māte dzimusi Kuldīgā, viņi ir Ulmaņa laika bērni. Kara laikā abi ar vecākiem caur Vāciju, Vācijā nokļuva Dīpīšu nometnēs. Tik tālu, es domāju, tas stāsts ir ļoti daudziem un atkārtojas. Tā kā tur nekas tāds varbūt tik neparasts nav, bet tālāk sanāca, ka mana tēva māte ārste, bērnu ārste, un viņas doma bija tikt tālāk prom no kara postītās Eiropas. Viņas acu priekšā vecākus aizved uz Sibīriju 14. jūnijā. Viņa gribēja pēc iespējas tālu prom no Eiropas, un viņai bija ļoti svarīgi, ka būtu cukurs un saule. Un tad izvēle bija Brazīlija vai Austrālija. Beigās tomēr izvēlējās uz Austrāliju, jo bija jau vieni radi priekšā, un tas šķita, tad varēja dabūt galvotājus un darbu un tā. Un tā viņa nonāca Austrālijā, kur sākotnēji, lai gan vecmāmiņa bija bērnu ārste, viņas kvalifikācija neatzina, viņa strādāja fabrikā un pa vakariem studēja, līdz kamēr atkal uz mūža beigu galu varēja būt ārste un strādāja skolu dienestā, braukāja pa laukiem un pārbaudīja skolēnu veselību laukos. Es nezinu, mums tāda dienesta nav šeit Latvijā, varbūt noderētu. Un savukārt vectēvs, viņš Latvijā bija izstudējis par mežzini, un viņš tā arī nekad angļu valodu īsti neiemācījās. Viņš Austrālijā strādāja gadījuma darbus pa naktsargu, viņš pieskatīja māju, kamēr vecmāmiņa kā ārste visu nedēļu bija prom. Un viņš bija ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā. Viņš kādu laiku vadīja draudzi, viņš vienreiz rīkoja kultūras dienas un tā tālāk. Mātes pusē, vectēvs bija leģionārs,
viss tas stāsts zināmais, un viņi nonāca Vācijā, vectēvs bija kara invalīds, un tā arī mana mamma uzauga Bavārijā. Un studēja Miņķenē un nonāca Mīnsteres latviešu ģimnāzijā, kur viņa 60. gados bija jauna franču valodas skolotāja, un tur viņa iepazinās ar manu tēti, kurš bija atbraucis no Austrālijas, lai mācītu vācu valodu, jo viņš bija studējis vācu valodu Melburnā. Un tā man vecāki iepazinās un apprecējās, un es piedzimu Austrālijā, bet mēs arī kādus gadus, 70. gados, mēs dzīvojām Minstrē, jo tēvs bija direktors un māte mācīja arī franču valodu toreiz. Tā mēs turpa šurpu esam braukājuši. Starp Eiropu un Austrāliju. Bet tā pati bērnība tomēr ciešāk saistās ar Austrāliju, un sanāk, jūs ģimene bija tāda ļoti latviska un aktīva un iesaistījās kopienā, bet tā bija jau tā dubultā identitāte, jo bija arī tā Austrālijas un austrāļu dzīve. Un tā jums sagādāja lielas raizes vai kaut kā tā likās organiski, jo tomēr Austrālija tāda daudz multinacionāla vieta, kur dzīvot. Es teiktu, es pirmajā klasē sāku iet Mīnsteres latviešu ģimnāzijā. Un, protams, mājās mēs runājam tikai latviešu valodā. Tad es, kā jau mazs bērns, vācu valodu vienkārši pieliku pati no sevis. Es nekad neesmu mācījusies. Un uz Austrāliju mēs braucām, kad man bija 7 gadi. Un man bija jāmācās angļu valodu no nulles. Un man bija austrāliešiem neizrunājams vārds un uzvārds, kur diezgan ātri man izdomāja ļoti nejaukas, iesaukas. Un es tā arī, protams, es Austrālijā ļoti daudz jaukas lietas un vide, bet es tā arī nekad nejūtos īsti piederīgi. Un mani vecāki arī ļoti piestrādāja, lai mēs nejustos piederīgi, ka mēs mājās, sestdienās, svētdienās, vakaros mēs esam latvieši. Skolā, protams, mēs ejam, mēs kārtīgi mācāmies, mums varbūt 1 vai 2 draugi uz mājām kādreiz atnāca, bet tas netika īpaši, veicināts, un bija tāds ļoti stingrs uzstādījums, ka, šī latviešu valoda un sabiedrība, tas ir tomēr neaizstājams. Bet ko par to jūsu skolas biedri domā, jo tomēr jūs jau gājāt Austrālijā pamatskolā un pēc tam vidusskola, pēc tam Minstrē, par to tad mēs tālāk jārunāsim. Pamatskola, teiksim, man ļoti patika stāstīt austrāliešiem, kas ir Latvija un kur ir Latvija. Viņi tiešām, liela daļa nebija dzirdējuši, nezināja. Un tad nācās viņiem stāstīt un skaidrot, un viņiem interesēja, kā skan latviešu valoda, tad varēja kaut ko pateikt. Es teiktu, tā bija arī, zinām, tāda ēnas puse savu laiku, kad mēs dzīvojām Austrālijā tajos gados, bija tāda Wiesenthal organizācija, Simona Wiesenthal organizācija, kas arī meklēja tos, kas bija sadarbojušies ar nacistisko Vāciju un bija ebrejus slepkavojuši. Un tad arī aizdomas krita uz dažiem latviešiem, latviešu izcelsmes cilvēkiem, kas iespējams Austrālijā bija nonākuši. Un vienā ziņā, tā ir viena lieta, ko es atceros arī no bērnības, ka bija arī reizēm tā, ka, piemēram, mums, kad brālis sāk iet skolā, tad vienā brīdī mūsu mājas vārtiņu priekšā kāds bija uzzīmējis kāškrustu. Vienkārši, teiksim, tādiem, tajā laikā tas bija medijos kaut kā notika, šī tēma tika cilāta, un protams, kāds ģēnijs izdomāja, ka visi latvieši attiecīgi ir vainojami. Un tas bija tāds varbūt tāds sarežģīts brīdis. Nebija vienmēr tā, ka visi priecājas, jūs latvieši, cik skaisti, cik dejojat, cik skaisti esat. Ja? Tā nebija. Bet vecākie droši vien kaut kā skaidroja to situāciju. Protams. Mēs arī vēsturi mācījāmies latviešu skolā.
daudz kas no tā, jāsaka, godīgi nepielika, ja tā vēstures mācīšana bija diezgan tāda sausa, kurā gadā notika tā cīņa, kurā gadā tas virsnieks tur bija kritis un tā tālāk. Es teikšu, ka vēstures mācīšana mums vēl notika diezgan tādā vecmodīgā veidā arī latviešu skolā, arī gramatika, jāsaka, kods kam gods, tika ļoti kārtīgi mācīta, bet daudz ko es sapratu tikai tad, kad atbraucu uz Latviju un kad es sāku tās vietas redzēt, salikt to puzli kopā, saprast, kas man tika, ko mēģināju. Un tie skolotāji daudzi, kas bija latviešu skolā Melburnā, vēl bija Latvijas laika skolotāji bijuši. Man bija latviešu valodas skolotājs viens Pliča kungs, kurš atcerās, ka viņš Tukumā bija, ka visa skola bija gaidījusi lielo dzejnieku Edvardu Vīrzu ciemos. Un viņš esot tur līdzis visus skolēnus rindā, un arī kādam tur esot teicis, tā puikiņ tagad stāv te malā, nāks tižais dzejnieks, un viņam esot pagriezies un teicis, es esmu tas tižais dzejnieks. Tā kā, tā vēl bija tā dzīvā saskarsme ar Latviju. Un tāpat, protams, arī vecvecāki, kas stāstīja visus savus jaunības stāstus. Bet senāk vecvecāki dzīvoja Eiropā, Vācijā. Mātes vecāki dzīvoja Bavārijā, un tā vecāki dzīvoja Austrālijā. Tad no vecmāmiņu mesētiņu stāstiem kaut kāds arī priekšstats uzbūrās par senču zemi. Jūs kaut kā atcerties tādus spilgtākos vai atslēgas vārdus vai tādus stāstus, ko par Latviju es pieņemu, tad tā bija kaut kā tāda rūmaņa laika, tāda droši vien emociju. Jā, tā bija tā ideālā Latvija, ko viņi atcerējās, jo tā bija jaunība, visa iemīlēšanās, bērnu dzimšana, viss skaistais, kas tika atņemts. Un ļoti bieži izskanēja Meluži, Jūrmale, jo vasaras viņi pavadīja mazā vasarnīcā Jūrmalā, un visi tie stāsti un fotografijas, tika uzburta tāda paradīze. Un tāpēc, kad es pirmo reizi atbraucu uz Latviju 91. gada decembrī, tad man bija tāds izaicinājums savienot to bildi, to, ko es biju redzējusi foto un albumos un viņu stāstītajā, kā tas savienojas ar to realitāti, kas te bija 91. gada beigās. Jā, liels kontrasts droši vien. Jā. Tā, diplomātiski izsakoties. Bet kā jums tagad liekas tā, arī tagad droši vien, ar tā distanci no malas un arī pašai esot mammai, teiksim, ģimenē ārpus Latvijas uzturēt to latvietību bērnos, tas taču milzīgs vai neieguldījums no vecāku puses, vai tā bija tāda pilnīgi pašsaprotama lieta un viss tā organiski, teiksim. Es domāju, mani vecāki abi bija skolotāji, ir skolotāji, un tāda bija arī viņu attieksme un nostāja, un viņi ļoti piestrādāja pie mūsu valodas izkopšanas. Es atceros, kad es biju maziņa Minsterē, vienu vakaru mana mamma man lika 100 reizes teikt Rīga, jo es biju laikam sākus teikt Rīga, kā no vācisko ēri, man bija pielipis, un tad visu vakaru, līdz kamēr es to man to tagad rīklē, es jūtu, ka jāpiepūlās, lai būtu tas pareizā izruna. Viņi to ļoti ātri gribēja izķert. Un savukārt tēvs mums katru vakaru stundu lasīja. 20 minūtes vācu valodā, lai mēs neaizmirstu vācu valodu pēc ministrs laika, un 40 minūtes latviešu valodā. Vienkārši lasīja. Mēs varējām gulēt, knipināties visu, bet tā bija tā stunda, kad arī, protams, mamma varēja atpūsties, ja? Tā kā tētis tādā ziņā ļoti priekšzīmīgi darīja. Un mēs lasījām, un tētis lasīja, un lika arī mums lasīt, un ļoti piestrādāja, lai valoda. Tā mērķtiecīgi. Jā, ikdienā tiktu lietot.
Bet tad sanāk pamatskolu jūs pabeidzāt Austrālijā, un tad jau vidusskolas gadi Mīnsterā. Nē, Mīnstera bija tikai pašā sākumā, 1., 2. Bet jūs Mīnsteras ģimnāzijā tad... Tā arī vairs nekad nebija. Tā kā, es biju parasti, daudzi brauca uz to pēdējo gadu vai uz abitūriju gadu, jā, bet es savukārt biju sākumā tikai. Tas bija tas sīkais. Jā, bet tad sanāk, pirmo reizi jūs Latvijā bijāt ar ģimeni tajā 91. gadā? Es ar brāli 91. gada decembrī atbraucu pirmo reizi. Manā ģimenē bija ļoti, latvieši bija tādi, kas brauca uz Latviju padomu laikā, un arī manā ģimenē bija radi, kas brauca ciemos apciemot radiniekus. Bet mūsu ģimenē bija ļoti tāds stingrs uzstādījums, ka nē, mēs brauksim tad, kad Latvija būs brīva. Neiesim lūgties vīzu no padomu vēstniecības. Un tad tā arī sanāca 91. gada decembrī, pirmo reizi, un mēs, protams, bijām arī pieteikušies Latvijas pilsonībā, jo tobrīd bija iespēja reģistrēties tiem, kas bija kas bija ārzemēs, kuru senči bija Latvijas pilsoņi. Tā kā tas jau atviegloja ceļu. Un pirmo reizi 91. gada decembrī, es atceros, vēl bija rindas, bija degviela, nebija, pietrūka. Viss bija tumšs, slapšs, augsts, protams, ziema, tas jau nepalīdz. Ja? Tā kā pēc tam vairs bija tikai skaistāk. Bet tad jūs arī tādu ziemu ritīgu ieraudzījāt Ziemassvētkos? Es jau Mīnsterē biju. Tad jau tas nebija tāds? Jā, nebija šoks, bet es teiktu vairāk tie garie pavasari, tie tumšie vakari, bet pie tā pierod. Laika gaitā. Bet tajā 91. jūs tad vairāk pie radiniekiem un... Jā, pirmo reizi viss tā, teiksim, pāris nedēļas un sapratu, ka jā, es gribu atpakaļ, un es gribu tā pa īstam un pa visam. Tad jau tajā pirmās reizes braucienā nobried tā doma. Jo sanāk, jūs arī studijas tad arī pabeidzāt Austrālijā, un tad 93. Jā, es pabeidzu studijas, es izstudēju bioloģiju ar manām zināšanām par koalas vācīšiem un eglitu lapām. Es te neko daudz nebūtu varējusi iesākt, arī man terminoloģija nebija. Vienu brīdi domāju, varbūt mācīt dabzinības, bet tas nebija reāli. Un tad mana valoda, ja tā var teikt, bija brīvā angļu valoda. Un tad to es šeit, toreiz tas bija tāds, vēl pieprasītas zināšanas, un man laimējās dabūt darbu, kas man tad arī ieveda diplomātijas pasaulē. Par to mēs vēlāk vēl parunāsim, bet izvēle studēt bioloģiju, tā bija tā kā no pamatskolas jau kaut kā nākus vai ģimenē, varbūt ievirzīt? Tas bija, es teikšu atklāt, tas bija ģimenes spiediens. Vecāki skolotāji, tiešām? Vecāki bija skolotāji, filologi, humanitārais, ja, un tas, ko bija doma, ka ģimenē pietiek visādi mākslinieku skolotāji, ka mums vajag arī vienu atkal, un arī, protams, ārste, vecmāmiņa savu, tas, ko pēdējo cerību lika uz mani. Es par to tagad tā, varu pasmaidīt, protams, tas nozīmē, ka cilvēks spēja arī izstudēt un izmācīties kaut ko, kas viņam nepārāk interesē un patīk, ja, tas norūda. Bet tas arī bija faktors, ka es sapratu, ka es gribu pati, sākt, teiksim, veidot savu dzīvi pa savam un kaut ko citu darīt. Un tieši laimīgā kārtā Latvija atjaunoja neatkarību, atguva neatkarību tajā brīdī. Es biju domājusi, ka tas būs, kad man 40 gadi, bet izrādījās, ka man bija tikai 20, kad tas notika. Un tad sanāk 91. gadā jūs atbraucāt ciemos, un tad jau paiet 2 gadi, un tad jūs pieņemat lēmumu, ka pavisam pārvācaties. Un ko jums par to vecāki teica? Droši vien priecīgi bija, ne? Nē, es teiktu, viņi nevarēja iebilst, jo tas bija, visa tā doma bija, kad Latvija būs brīva, tad jābrauc. Bet, protams, es biju pēdējais bērns, brālis jau bija pārcēlējis uz ārzemēm, un man liekas,
viņi teica, labi, brauc, bet mēs tev nepalīdzēsim. Ja tu netiec galā, tad brauc atpakaļ. Ja? un, protams, tas man bija liels izaicinājums. Es sakrāju vienvirzienu biļetei, no Austrālijas toreiz tas bija diezgan dārgi. Vēl tagad ir dārgi, jā, bet toreiz arī, un atbraucu uz palikšanu. Tā kā, nekas, beigās vecāki paši atbrauca uz savu bērnības zemi, pārcēlās. Ir pārcēlušies. Tad Austrālijā jums vēl kāds ir no radiniekiem? Tikai krustāvs, krustmāte, jā, attāli radinieki. Pārējie visi šeit, jā. Jauki. Bet toreiz pārceļoties 90. gadu Latvijā, droši vien tas var tāds atmiņas palikuši netāli, arī bija diezgan atšķirīga tie dzīves apstākļi. Bet skaisti, tā bija jaunība, tie bija. Bet jums tā jau bija kaut kādi draugi vai radinieki palīdzēt? Kaut kā sākumā vajag? Man bija radinieki, pie kuriem es sākumā varēju dzīvot, un kamēr atradu darbu, kamēr atradu pati savu dzīves vietu. Un es te skatos, tie ir arī mani draugi un kolēģi, kas arī toreiz ap to laiku pārcēlās no Austrālijas un atcerās tos laikus. Un, jā, tas viss saistās ar darbu, ar attiecībām, ar visu, kas jaunībā notiek. Un es vēl arī studēju. Es sapratu, ka ar biologa diplomu neko daudz tālāk, un tad es arī Latvijas universitātē studēju, lai politikas zinātnes starptautiskās attiecības, lai man būtu arī kvalifikācija. Tā kā arī 90. gadu universitātes šeit tas man bija atklājums, kā notiek ieskaites un piemēram. Tas, ka, teiksim, Austrālijā viss bija anonīmi, tev bija numuriņš, ko tu uzraksti, un viss ir rakstiski. Ja šeit bija tā, tu atnāc, un ja tu tam pasniedzējiem patīc, tad tev ir viena atzīme, ja tu pārāk nepatīc, tad kaut kādas piezīmes izsaka, un man tas nešķiet pārāk objektīvi. Tā kā jā, un es arī, tur vairāk neteikšu. Bet, teiksim, strādājot darbietā, droši vien tiešām jūs daudz palīdzējat un angļu valodu un tā jaunības deksme un vēlme studēt un mācīties un iesaistīties. Bet universitātē, teiksim, kursa biedri vai pasniedzēji nebrīnījās, kā jūs no Austrālijas esat 90. gados šeit nokļūs? Nē, es jau nebiju vienīgā. Bija jau vēl viens otrs. Jā, teiksim tā, ārlietu ministrija tajā ziņā bija un vienmēr ļoti ir bijusi tāda labvēlīga vide, jo toreiz arī daudzi, ne daudzi, bet daži vēstnieki bija un diplomāti bija no trimdas, kas bija. Protams, arī bija Latvijas sūtniecība Vašingtonā, bija visus tos gadus, un arī Londonā, kas jau bija diplomāti, jau bija visus tos gadus noturējuši šo neatkarīgās Latvijas valstiskumu, taustāmo daļu. Jā. Bija arī Austrālijā tāds goda konsuls Emīls Dēliņš, kas arī Austrālijā bija ļoti aktīvs tādā ziņā. Tā kā nē, man sevišķi ārlietu ministrijā neviens īpaši, es domāju, nebrīnījās. Bet tajā ārlietu ministrijā jūs tā kā ar darbu sludinājumu nokļuvāt, vai kāds jūs tā kā ieteica? Es biju pusotru gadu Guntim Ulmanim tulce, tāpēc, ka man angļu valoda, un viņam ātri vajadzēja kādu, un tā es bez teiksim, formālas kvalifikācijas kļuvu par tulku. Un tur mani noskatīja ārlietu ministrijas cilvēki un aicināja pieteikties tieši tajā brīdī, 95. gadā bija vakance. Un es atbildu, toreiz nebija tādas formālas, tik ļoti tās lietas. Kārtība. Trakie 90. Bet, teiksim, no trakiem 90. arī mums citās vakarsarunās izskan tādas visādas sadzīviskas atmiņas, kas jums varbūt bija Austrālijā daudz savādāk tā dzīve kā te. Tur nebija, piemēram, Latvijā droši vien karstais ūdens vai kaut kas tāds, vai jūs neko tādu, tad bija jaunība un tad jau tā vieglāk, vai ne? Jā, kaut kā tas viss tā. Es atceros, tomēr no tās algas mums bija tā, ka mēs mēneša beigās viens pie otra gājām un piecīt aizņēmāmies, kam bija tā plānāk līdz mēneša beigām un toreiz mēs tiešām, es atceros, piekdienas vakaros mēs vēl visi jaunieši sēdējām pie datori
ja nāca iekšā priekšnieks un teica, ejiet mājās. Bija tāda liela deksme un liela ideja, un ko es tagad redzu, ir vairāk tā, teiksim, skaita, tā sakot, un varbūt tas ir pat labi, ka ir daudz lielāks uzsvars uz dzīves, darba līdzsvaru, un ka tomēr, teiksim, mazliet veselīgāk varbūt pieeja. Liels entuziasms. Jā, uz tā patriotismu viņa varbūt mazliet izspieda no cilvēkiem daudz ko. Bet tā kā pienāca tās mēneša beigas un vajadzēja varbūt aizņemties to piecīt, jums nevienā brīdī nebija tā vēlme atpakaļ uz Austrāliju? Es atzīšos, tikai vienu reizi bija te pirmajā pavasarī, kad es mēneša beigās varēju atļauties pusķieģelīti. Atcerieties tādu ķieģelīti, jā, un es varēju atļauties vai nu doktoru desu vai siera gabaliņu, bet ne abus. Un tad es domāju, tā sakot, bet es arī apzinājos, ka tas jau ir labi, ja? Bet tā sajūta, ka varbūt es kaut kā esmu atteikusies šādai dzīvei, bet tas bija ļoti īsi. Pārējos ļoti, jā, un dzīves sīkums. Bet tā citreiz arī vēl tagad, un tomēr bērnība ieliek kaut kādas tādas iekodē lietas vai garšas, un kaut kas tā no Austrālijas vēl jums pietrūks, citreiz liekas, vai kaut kādā brauc draugi pasakat, ka varētu atvest to. Protams, dažādi saldumi, un tas ir moments, ko es arī tagad ar saviem bērniem, kad es viņus, kad mēs ārzemēs un braucam atpakaļ, es viņiem vedu no Latvijas našķus dažādus, sierbumbiņas, ādaži, jā, un miks, un kas viņiem tur tajā brīdī garšo zefīri, jā, jo tas ir, visiem zināms, ka tās bērnības garšas un našķi, tas kaut kā ļoti visu mūžu paliek, vai ne? Jā. Un tad no Austrālijas jums arī kaut kādi konkrēti saldumi, ja? Jā, tie, kas tur bijuši, es neuzskaitīšu, bet jā. Bet dažas te varbūt rezonētu. Zinu visus, jā. Jā, bet vēl mums tad mēs parasti arī mēģinām tā izzināt to pieredzi, vai kā jums liekas, vai piedzimšana un uzaugšana Austrālijā kaut kā ietekmēja jūsu, teiksim, tālāk skatu vai darbā palīdzēja, tos priekšstats par pasauli, jo arī tā bērnības zeme un tā dzīve, kurā tu uzaudzi, arī veido tādus vērtību uzskats un attiecības ar cilvēkiem. Noteikti atšķīrās no Latvijā dzimušiem kolēģiem vai kursabiedriem. Jā, ir kontrasts. Man šķiet, ka Austrālija un austrālieši ir tāda ļoti atvērta, neformāla, saulaina vide, cilvēki ļoti atklāti un tieši arī pavelk uz zoba, atļaujas pajokot, jā, ar tādu labestīgu, labestīgi pajokot. Un tas ļoti atšķīrās no tā, ko es, pirmkārt, latviešu sabiedrība Austrālijā jau arī bija, es domāju, piesavinājusies diezgan tādu, teiksim, varbūt brīvāku stilu, sevišķi laika gaitā. Bet, kad atbraucu uz Latviju, tad es tiešām redzēju, ka ir tādas ļoti, pirmkārt, formalitāte daudz lielāka, ja? Un tas jau tas, ka, teiksim, angliski ir you, vai ne, un te ir tā jūsošanās, un tas jau pats par sevi. Bet arī tas, ka, man liekas, tas no padomu laika varētu būt, ka cilvēki ļoti šeit runāja līdzībās, netieši kaut ko apkārt, ja, tā sakot, un jūs jau zināt, vai ne, mēs taču visi zinām, neko nezinām. Vai arī, bieži viens otram kādu, jā, tas ir vēl viens, kas 90. gados bija, kā praktiski vairs nav krievu valodā, anekdotas visādas, jā, teiksim, tas bieži kaut ko pateica krievu valodā, un tad visi smējās, un tad tā apraujās, jo es tā kā netieku līdzi. Un, vai arī atsaucās uz kādām multenēm, ja, kur skatījušies bērnībā, un visi taču zina to kaut kā tur peku, jeku, es nezinu ko, ja, kas man neko neizsaka. Ja, un es domāju, tagad arī Latvijā ir izaugusi paudze, kam tas vairs nav tas, teiksim, tā vairs nav viņu bērnība un pagātne.
Tā kā tas ir mainījies. Jā, tagad drīzāk varbūt angļu valoda nāk iekšā un šī te globālā. Saka, viņa labprāt gribētu ar mums, kas ir Latvijā dzimuši, noskatīties kopā limuzīnas Jāņa nakts krāsā. Jo ir vietas, kur mēs vienkārši smejamies un tos citātus izmantojam. Bet, ja tu nezini to kontekstu, tad īsti arī tā filma nav tā paliekoša. Jā, es pat arī agrāk nezināju, kas ir Jāņu nakts krāsi, jā. Austrālijā tie Jāņi. Vai, piemēram, aizved mani uz Munameģi, jā. Viena lieta, gan, ko es ļoti labi atceros, kas ļoti iedvesmoja, bija tieši atmodas laikā. Mums valda Tautas frontes nodaļa Austrālijā rīkoja labvakara izrādes. Un mēs visi sanācām Latviešu namā un skatījāmies labvakaru. Un tāpēc vēl tagad tas smeldiņš to labvakaru Latvijā. Man tas uzreiz jau, tas ko tirpas izraisa tādas emocijas. Un arī man draugi atveda no Latvijas plates un kasetes ierakstus, visas tās atmodas laika dziesmas. Un es domāju, tas, lai gan es te nebiju tajā laikā, un es varbūt arī to 4. maija to sajūsmu es tā tik varbūt neuztveru, jo es tajā nebiju tā iekšā, bet to laiku es caur mūziku, es domāju, un caur šiem ierakstiem es labāk atceros. Bet arī droši vien jūs piedalījāties tādās politiskās atbalsta akcijās, un tas jau arī droši vien deva, vai ne? To jā, protams, kā daudziem man arī bija šie krekliņi, jā, diemžēl, tas, ko tagad Ukraina ir nākus klāt karajā sarakstā, jā, 13. janvārs pēc televīzijas torņa notikumiem Viļņā, un bieži, jā, un tad arī Tautas tērpos, es atceros, bija jābrauc, un tas bija karstā vasarā, un mums nebija mašīnas, un tad vilcienā bija jābrauc jau ar to Tautas tērpu, ja? un visi skatās. un jā, bieži tā bija. Bet tagad mēs tad varētu pievērsties tādam jautājumu blokam par jūsu profesionālo dzīvi un darba gaitām. Sanāk tātad, kā jau mēs dzirdējām no 95. gada, jūs esat diplomātiskajā pasaulē un dienestā un arī dažādos amatos bijusi gan Latvijas vēstniece ANO Ņujorkā, gan ministru prezidenta Valda Dombrovska un valsts prezidenta Ērika Levita, ārlietu padomniece, un arī šobrīd tātad jūs esat Latvijas vēstniece Lietuvā. Jā. Un vispār mums jāsaka godīgi 18 vakarus, kad mums šeit sarunas ir bijušas, mums ar diplomātiem nav bijusi darīšana. Tāpēc domāju, ka man tā liekas, ka daudziem no mums ir tāda arī ziņkārība, ko vispār nozīmē tāds diplomāta darbs jums personīgi, bet arī taču ģimenei. Bērni visur ceļo līdzi un tāda arī iesakņošanās, un kā tas vispār, jā, tāda diplomātis dzīve, kāda tā ir. Jā. Es šovakar varbūt mazāk to formālo diplomāta cepuri, ja es tiešām gribu vairāk kā cilvēks, kas ir, kam ir zināma pieredze ar iesakņošanos, pārcelšanos, latviešu valodas un tās visas latviskās pasaules uzturēšanu un arī nodošanu tālāk saviem bērniem. Un jā, es esmu vairāk kā pārcēlusies, man dēls un meita, ar kuriem es esmu atgriezusies Latvijā. Un teikšu godīgi, un arī man ir vīrs Anglis, viņu iepazinu Briselē, kas patiesībā diplomātijā nav nekas neparasts, jo diplomāti pa pasauli, tā sakot, braukādami, dzīvodami, tā arī nereti satiek savu otro pusīti ārzemnieku un veido ģimeni. Tāpēc es vairāk par to, kā tas ir atgriezties Latvijā un pat vairāk kārt, un arī, kad jau ir dzīves biedrs, sevišķi tas ir nelatvietis, un ja ir bērni, kuri ir vispirms jāiedabūna bērndārzā, tad viņi jāiedabūna skolā. Man viens bērns ir mūžīgais bērns, jā, pie tam arī viss, kas saistīts ar teiksim, speciālo izglītību un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kāda tā vide ir Latvijā.
Un, jā, es teiktu, diplomātija klasiski ir bijusi tāda, kur viens princis aizbrauc uz kādu citu karaļvalstī, jā, un tad tur galmā, tas sakot, vairākus gadus pēc kārtas dzīvo un varbūt noskata savam karalim kādu princesi vai kā, jā, visi šī te senā, teiksim, diplomātija, tas ir pilnīgi beidzies. Mūsdienās diplomātija kaut kas ļoti moderns, arī viss, kas saistīts ar publisko diplomātiju. Protams, ir klasiskā vēl diplomātija, kas ir sarunas vairāk vai mazāk slēgtas, ir konsulārais darbs ar vīzām, pasēm un tādām lietām. Bet mūsdienās ir ļoti uz āru vērsta diplomātija, gan kultūra, gan arī ar tautiešiem, kas tagad pa visu pasauli latvieši ir, darbs ir arī šajā jomā. Bet, protams, tas dzīves stils, ka tu ik pa dažiem gadiem izrauji atkal ģimeni un pārcēli, un tad atkal visām, kad tikko kā viņi ir izsakņojušies, cik tur 3-4 gados, tad atkal atgriezies Latvijā, tas ir izaicinājums. Un daudzas ģimenes to, tīri objektīvi to neiztur. Bet tas ir arī, tas ir ļoti tāda bagātinoša profesija, jo, tomēr ir iespēja salīdzināt dažādus kontinentus un vides, un tāpēc es nemirkli neesmu nožēlojusi šo izvēli. Un Latvijas diplomātiem mums ir salīdzinoši mazāk nekā kaimiņu valstīm, bet tie izaicinājumi un uzdevumi ir vismaz tikpat daudz, ja ne vairāk kļuvuši, un tāpēc mums visiem pietiek ko darīt. Un man liels prieks, ka arī Latvija ir tagad no nākamā gada būs 2 gadus ANO drošības padomē, un te es skatos uz Dzintru Bunkšu, kas arī savu laiku bija 60. gados, Batunas veidojās, kad baltieši Amerikā ļoti atgādināja pasaulē par Baltijas valstu, par okupāciju un netaisnību. Un ka tas tagad ir vainagojies tik skaistā veidā, ka mēs paši sēdēsim pie tā galda. Protams, tā vide nav ideāla, ar Krievijas veto tiesībām, bet tomēr 2 gadus Latvija būs starp šīm 15 balsīm. Būs arī cerams profesionāls gandarījums. Jā, visam dienestam. Bet, teiksim, tagad jūs esat Lietuvā, un tad kādu brīdi vēl tur būs, vai 2 tur gadi, arī dzīvojas, ja viss pēc plāna notiek, jā. Un tad jums arī ir varbūt priekšstats par latviešiem Lietuvā. Par latviešiem Lietuvā. Teiksim tā, ģeogrāfiskais tuvums ir gan priekšrocība, gan arī zināms mīnus, jo mans novērojums ir, ka latvieši Lietuvā nav tādi ļoti aktīvi, vismaz vairs nav, varbūt kādreiz sākuma gados, kad bija jāveido biedrība un tā. Bet Latvija ir tik tuvu, ka tiem, kuriem vajag to latvisko un vajag to izrādi vai to koncertu vai satikt radus, kas tad 4 stundas vai 3,5, ja sportiski brauc un tu esi jau Latvijā. Un tāpat arī daudzi Latvijas mākslinieki brauc, uzstājas Lietuvā un tā kā nav šī varbūt tāda nepieciešamība, ko izjūt latvieši varbūt kaut kur tālu pasaulē, turēties tā kopā. Bet, zināmā mērā, Jāņus svinam kopā. Mēs basketbolu tagad gribēsim skatīties kopā, kad būs Eiropas čempionāts. Un tā jau. Tad arī kā vēstniecību jūs arī atbalstat savu kopienas. Protams, tas ir arī viens mūsu uzdevums. Bet, teiksim, jums arī sanāk tādu profesionālās darba vietas kultūru un zemi iepazīt. Tur sanāk vai visu laiku tādu vairāk diplomātiju, tur vizītes un tikšanās?
Nu, ja, es esmu diezgan jau tagad ceļojusi pa Lietuvu, jo, nu, protams, nedrīkst sēdēt tikai galvaspilsētā, ir jābrauc un jāiepazīstās, un, protams, Kauņa, Klaipēda, pats par sevi arī Šauļi. Esmu bijusi pierobežā, jo tur ir ļoti interesanta vēsture, tur, kur latviešu kopienas, nu, protams, Sventāju būtiņi, ja, Palanga, visa tā puse, kur mūsu arī vēl latviešu luterāņu baznīca, kurai nu pat 200 gadu svinības bija, tad Eltišķi, protams, ir liela bijusī latviešu kopiena, kuras pēcteči tagad vēl kapu svētkos katru gadu tiekās un arī citās reizēs. Visa šī te pierobeža ir ļoti, ļoti interesanta. Un, jā, iepazīstu arī dažus lietuviešus ar vien vairāk, mācos lietuviešu valodu. Daudz domā, ka varbūt valodas ir radniecīgas un tāpēc ļoti viegli iemācīties, bet tā nebūtu nav. Bet cenšos un jāsaka, lietuvieši kopumā ir ļoti, ļoti draudzīgi, atsaucīgi. Es jau, protams, nevienmēr stādos priekšā kā vēstniec, vienkārši kā, nu, Latvietis, ja, kaut vai veikalā, ja, ka viņi paskatās manu to karti. Praļukas! Ja, tā ļoti, ļoti laipni un ļoti draudzīgi un atsaucīgi. Un es domāju, tas ir kaut kas, ko, nu, es ceru, ka mēs arī apusēji tā izjūtam. Bet vēl tāds zinkārīgs jautājums, teiksim, nu, jums vēl tad paies diplomātiskais darbs Lietuvā, jūs jau zinat, kur jūs tālāk būsiet? Jūs izlozē vai kā jūs tur tālāk? Nē, man kārtība ir tāda, ka ir tiesības būt 2 kadences kaut kur ārzemēs, ja, un tad ir jāatgriežās atkal Rīgā. Tā kā man būtu iespēja pēc šiem 2 gadiem vēl pieteikties uz būt par vēstnieku kur citur, un jāskatās, kas tajā gadā, kuras vietas atbrīvojas, un kā tas saskan ar manām spējām un interesēm un iespējām. Bet es, ja godīgi, teiksim, man ļoti velk uz Latviju atpakaļ. Es arī ļoti, tā ir viena no tām lielām priekšrocībām, kad es strādāju Viņā, ka es varu bieži tomēr arī atbraukt uz Latviju. Man vecāki vēl šeit dzīvo un daudz, kas mani šeit tur. Un es ļoti gribu atpakaļ, jo tik bieži es redzu sludinājumos kādu skaistu koncertu vai teātru izrādi, un man sāp, ka es netieku. Un tāpēc es ļoti ceru atkal būt. Un vēl viena lieta, es gribēju gan pieminēt, ko es arī šeit man prieks satikt atkal no manas korporācijas, es esmu studenšu korporācijas Dzindra locekle, un tā ir vēl viena lieta, kas man ir noturējusi iekšēji visu šos gadus. Iestājos vēl Melburnā, atkal tās pašas vecmāmiņas iespaidā. Un šis te pavadiens ir bijis visu manu mūžu, gan kad es arī Ņujorkā un Londonā strādāju, man tur bija pa laimi bija arī dzintras, un tagad, protams, Latvijā šeit vienmēr ir bijušas, un tā man ir tā tā mūža organizācija. Nav daudz lietas, kas ir uz mūžu, ja, pat tik profesija nav uz mūžu, bet korporācija ir. Man tieši nākamais jautājums bija par korporāciju dzīvi. Bet arī interesanti, jo man tā liekas, ka līdzīgi kā ar diplomātiju, kā mēs visi zinām, kas tas ir arī par korporācijām, bet tieši kas tur notiek un ko jūs darat un kas jūs tieši vieno, vai jūs vispār to ir iespējams tā vārdos izstāstīt? Tad man ir jājautā, lūdzu, rokas augšā, kurš korporācijā, kurš zina, vai arī citā korporācijā. Nu labi, tā kā man toši vien, tā sakot, un tie, kas nav, tie noteikti pazīst, kā tas ir. Tā kā man, bet, būtībā slēgta akadēmiska mūža organizācija. Igaunietēm ir 4, mums ir cik 12, 13, jā, kā jau latvieši vairāk. Bet es piederu 3. vecākajai un vienai no lielākajām. Man tā ir saikne ar 24. gadā dibinātu, tā kā tieši bija pērn 100 gadi, ar šo te ideju, kas bija Latvijas valsts dibināšanas pamatos, arī uzreiz jau bija sievietēm balstiesības arī, un sievietes arī bija universitātē akadēmiski arī līdzvērtīgas un aktīvas, un
man tas ļoti daudz ko izsaka, ka ir šāda vide, kur tikai sievietes var dalīties tādā, savā vidē, ja. Un šī, jā, šī organizācija man ir daudz ko devusi, tā ir bijusi iespēja satikt dažādu profesiju latvietes, tā ir bijusi iespēja dziedāt no sirds, jo man ļoti slikta balss, un kur viens koris man neņems pretī, bet korporācijā drīkst un vajag dziedāt. Jā, iemācīties arī, tur ir dažādi amati, ja, kas caur tiem tu iemācies arī kā organizācijā. Jā, tas, zināmā mērā, tā arī ir diplomātija, ja, kā varbūt smalkjūtīgi izteikt savu viedokli, kritizēt, konstruktīvi kaut ko darīt, organizēt pasākumus. Tā kā, es domāju, tikai laba lieta. Bet žēl, ka korporācijas tādas savā ziņā slēgtas pasākumi, jo, piemēram, pat tām vīriešu tāds priekšstats, es varbūt pārspīlē, bet principā viņi tur dzer to salus, ir komeršana, paukojas varbūt. Pa sieviešu varbūt drīzāk, jā, lekcijas, jā, tāda kopība, bet ļoti maz ir zināms un īstenībā, bet tas ir apzināti, ja, ka mēs maz zinām. Es domāju, tie ir stereotipi, un es domāju, ka korporācijas mūsdienās arī ļoti cenšas gan caur sociāliem tīkliem, gan arī, protams, viesu vakar ir tradicionālais veids, kā iepazīties, aiziet, sapazīties. Un būtībā korporācijās tie jaunieši, kas tur stājas, ir tādi paši kā pārējie, bet viņus ievelk šī draudzības ideja un arī patriotisma ideja, ka tu esi daļa no kaut kā lielāka un vecāka. Un ka tas aiziet, tas met to tiltu uz to Latvijas laiku. Un tās tradīcijas tev saista arī, piemēram, ar igauņiem, ar vāciešiem, ar poļiem, ka tas ir kaut kas tāds plašāks, jā, un tas skaists veids, kā pavadīt laiku. Un arī, protams, teiksim, traudzēties, korporācijas traudzējas savā starpā, arī ģimenes veidojas, tas viss tā. Jūs tad arī ar vīriešu korporācijām? Jā, ir arī kopīgi pasākumi, un arī viens otru ieskatās viens otrā reizēm, ir deju vakari un tā kā, bet, protams, arī šī te akadēmiskā, teiksim, tās nav tikai izprieces, ja, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs atbalstam viens otra, teiksim, akadēmiskos centienus un bagātinām vienu otru ar to uzmundrinām. Un es teiktu, no tāda latvietības viedokļa, trimdus gados bija latvieši, kas varbūt nekur nerādījās, bet tikai korporācijā. Tā bija tā viena organizācija, kur vēl viņus varēja kādreiz satikt. Un tā kā tai bija vienmēr bijusi tāda piederības sajūta, kas tomēr notur. Ka tu nepazūd. Jā. Jā. Var sakot, tie, kas mēs daži neesam, mums vēl ir iespēja. Mēs tādām piederīgām. Bet vēl tātad Danuta ar jums sazinājās un tādu vizītkarti veidoja par šo te vakaru sarunu, un tur minēts bija, ka jūs krājat vecas grāmatas un fotogrāfijas. Tas arī ir kā vaļasprieks vai par kaut kādu tēmu vai dzimtas vēstures izzināšanu, varbūt par to var pastāstīt nedaudz vairāk. Jo mūs kā muzeju it kā interesē šitā. Jā. Mans vectēvs krāja grāmatas, viņš centās iegādāties visas grāmatas, ko izdeva trimdā, bet arī viņam sūtīja no Latvijas grāmatas. Tā kā viņam bija ļoti plaša bibliotēka, kas vienā brīdī pat bija zināms šķēršļs maniem vecākiem atgriezties, jo viņi nezināja, ko visām grāmatām darīt. Un līdz kamēr vienu daļu grāmatu atveda, tā šeit ir, otru daļu aizdāvināja vienai lauku bibliotēkai. Un jāsaka tā, pirms pāris gadiem sociālos tīklos attiecīgajās grupās redzu, ka tās grāmatas tiek pārdotas, ar visu vectēva, zīmociņu. Nācās man viņas atpirkt no tiem cilvēkiem, jo es sapratu, ka, ja nevajag, tad labāk, ka es gribu viņas, Toreiz vecāki viņas atdeva tā, lai, vismaz nebūtu viss
jāuztur. Tā kā teiksim, es tagad pati pārcelāju šīs grāmatas vectēvu, un es saprotu, cik milzīga bagātība tomēr tur ir, un tur daudz ko var uzzināt par Latvijas laiku, par to, kas senāk ir bijis. Un viena lieta, ko es ļoti nožēloju, ka 90. gados, kad vēl bija dzīvi, varbūt man kādi attāli radinieki, ka es viņiem toreiz, es to uztvēru, varbūt ciemošanos pie viņiem kā tādu pienākumu, man īsti nekā kopīga nebija, un ja es tagad varētu viņiem daudz ko pajautāt, un man tas tā sāp, ka es toreiz neiedomājos ar viņiem tā kārtīgi parunāt. Tas ir aizgājis nebūtībā, ja viņi paši to nebija pierakstījuši. Un tas pats ar fotogrāfijām. Albumi, es domāju, vecās Latvijas laika fotogrāfijas, ko daudz, visu kaut kur var atrast, teiksim, antikvariātos, tirdziņos un tā. Tu redzi tādu, gan tā bilde daudz ko izsaka, kā cilvēki toreiz gan ģērbās, gan savstarpējās, teiksim, attiecības un tā poza, tāda stalta. Bet arī, kas aizmugurē rakstīts. Bieži tām kartiņām tas, kas ir rakstīts, ir pat varbūt uzrunām mani vairāk. Tur tādi stāsti, teiksim, personīgie, mūsdienās varbūt ko īsiņās, vai kā tas viss tur ir izlikts. Bet tad jūs arī antikvariātos pamanāt, fotogrāfijas tādas arī kolekcionējat? Jā, antikvariātos ir ļoti daudz dažādi tirdziņi Latvijā. Cilvēki, kas met ārā vecās fotogrāfijas. Un, protams, ļoti svarīgi uzrakstīt aizmugurē fotogrāfijai. Tagad, ja jums ir fotogrāfijas milzīgs lūgums, uzrakstiet aizmugurē, kur, kad, kas tie cilvēki ir, kas tas par notikumu. Jo katra tāda lieta, kas ir palīdz pēc 50 gadiem cilvēks sapratīs un to novērtēs. Tagad jums šķiet, ka tas tāpat visi zina, vai arī tā nav vērtīga fotogrāfija, bet tā būs. Jā, to mēs kā muzeja cilvēki varam jums apliecināt. Mums arī ir krājuma galvenā glabātāja Guna. Vistrakākais ir, kad brīnišķīga fotogrāfija nonāk krājumā, viņa ir pilnīgi anonīma. Bet liekas, ir jāņem, jo viņa tik daudz stāsta, bet cik daudz viņa būtu varējis vēl stāstīt, ja būtu šī informācija. Un dažreiz no kādām, teiksim, no kādām sīkām detaļām tu vari atšifrēt, kur, kad tas bijis. Un, protams, Facebook spēks vēl vairāk, ja cilvēki kaut ko atpazīst. Bet vispār mūsdienās būs traki, mums jau visas bildes ir telefonos. Jā, mākonī. Jā. Labi, ja mākonī. Tas tā arī iezīmē, tādu lietu. Jā. Brīnišķīgi. Un pašās beigās vēl tāda lieta, kur arī tajā vizītkartē brīvajā laikā jums patīk daudz ceļot. Un tā kā vasara arī ir ceļošanas laiks, kaut gan šīs vakars to neliecina, par ko mums prieks, kur tā Rīgā var ceļot. Bet kuras tad ir, jo par Latviju runāt tāds mīļākās vietas, kur jūs vienmēr ar prieku braucat, ceļojat ar bērniem, ar ģimeni vai vienu pati? Kuldīga, mans mammas dzimtā Kuldīga. Es bērnībā nesaprotu, ko var ņemties par to Kuldīgu, visu laiku tikai, bet tagad es saprotu, cik viņa skaista, un UNESCO arī jau saprot, cik viņa skaista. Liepāja man vienmēr, es esmu jutusies ļoti labi Liepājā, bet es noteikti neesmu vienīgā tāda. Un pa vidu ir Aizpute, kas, es domāju, sevišķi pēdējos gados kļūst ar vienu interesantāku. Man reizi gadā vismaz es aizbraucu uz Mazalacu, jo tur notiek Erempreisas svētki. Man ļoti patīk šī te vide Ziemeļvidzemē. Vecmāmiņa ārsti ir viņa cenš no Rūjienas, Naukšēna puses. Tā kā es jūtos labi arī tajā pusē. Tētis ir vairāk no Alūksnes apes puses, tur pie Igaunijas robežas, tur vēl tagad dzimtas vēsturi pētot atradām tās mājas, Silakalnus, kas, protams, jau ir, diemžēl, nebūtībā. Tā kā man patīk visas Latvijas daļas, un tas, ka, teiksim, ka tu esi audzis Austrālijā un jebkur aizbraukt ir vismaz cik 2-3 stundas, lai kaut kur tiktu ārā no pilsētas, un latvieši
Un arī Amerikā Latvijas saka, es braucu 3 stundas uz šo sarīkojumu, es braucu 4 stundas, jā, tā kā tas ir tāds tavs, tas ir kaut patriotismu mērs, cik ilgi es pavadīju ceļā uz kādu pasākumu, jā, šeit viss ir tik ļoti tuvu un viegli atrodams. Tā kā jāizmanto. Un kas vēl nobeigumā jums liekas tāds arī daudz strādājot ārpus Latvijas? Kas tāds Latvijā, ko mēs par maz te uz vietas dzīvojot novērtējam? Nu viens ir attālums, tiešām 2 stundas mēs esam alūksnē, vai ne? Bet noteikti vēl kaut kādas lietas, kas liekas, nu, par maz novērtēts, bet kas ir foršas Latvijā? Nu, es domāju, mēs visi novērtējam jūru. Jā, tas ir tas, kas man, teiksim, Viļņā, tā ir tā vienīga, kas man ļoti pietrūkst. Man gribētos, un es jūtu, ka mainās Latvijas sabiedrība pa šiem 30 gadiem, un es to sevišķi jūtu pēdējos 20 gados, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, ka cilvēki kļūst atvērtāki, saprotošāki, ir gatavi palīdzēt, ir smaids, ja? nav tāds nosodošais tonis, ja? Skatiens. Un tas ir tas, kas man arī, kas man nāk no tās Austrālijas, ka cilvēki ir atklāti, draudzīgi, varbūt reizēm pārāk tieši, bet tas ir tas, ko es redzu pamazām arī ienāk šeit Latvijā. Bet vēl daudz ko darīt, bet mēs cenšamies. Protams, un tas es redzu jauno paudzi, es redzu to savos bērnos, viņu skolas biedros, tā ir pavisam brīva paudze. Man par to ir prieks. Kas aug skaistā vietā. Jā. Bet, lūk, mēs tajam jautājumu daļai esam tā kā izgājuši cauri, kas mums vienmēr tāda ir, bet tagad būtu pienācis laiks, ka jūs varat uzdot jautājumus un paprasīt Solveigai vēl to, ko mēs nepaspējām tā padziļinātāk izrunāt, vai kaut kas varbūt ir saistībā ar kopīgiem notikumiem vai pieredzēm, ko var paprasīt pilnīgi pa citu tēmu, ko mēs te runājām. Vai kāds kaut ko pilnīgi savādāk atcerās? Jā, var arī kaut kāds speciālais jautājums, ja mums ir Ulds, viņš ļoti labi var izmontēt tos jautājumus ārā, ja kaut kur tāda jūtīga informācija. Jautājums. Lūdzu. Solveiga, tu esi tevi bijuši tik daudz interesanti, diplomātiski jomas, kā saka, nosūtījumi un darbi. Vai tev ir kāds, kas tev likās, kur tev bija patiešām jāsaspringst visvairāk? Kad tu tā vērtē, teiksim, no tavām zināšanām un visiem apstākļiem? Es teiktu tā, visvairāk tas brīdis, kad prezidenta Vaira Vīķa Freiberga startēja uz ANO ģenerālsekretāra amatu 2006. gadā. Un bija jāpiesaka viņas kandidatūra. Un, protams, zinot drošības padomes sastāvu, zinājām arī varbūt gala izredzes, bet šis vingrinājums, šis pieteikums bija liels tāds izaicinājums. Un es domāju, ļoti veiksmīgi parādījām, ka arī mūsu valstis, mazas valstis, bijušās, teiksim, apspiestās valstis, tā sauktā Austrum Eiropa, jo ANO, mēs joprojām skaitamies Austrum Eiropas grupā, tas ir tas ANO unikāla lieta, ka mums ir ko piedāvāt un mums ir arī tiesības, jo būtībā līdz šim nav bijis neviens no mūsu reģiona. Un es redzēju, kā Vaira Vīķa Freiberga, cik spoži viņa ir, ka viņa tur prezentēja sevi un Latviju, un arī citur, kā viņa to ir darījusi. Un es domāju, viņa būtu bijusi laba, bet, protams, tie apstākļi un spēka samēri tur nebija tā. Tas bija viens, un varbūt no tādiem pavisam nesenākajiem, pat Jāņos, Baltkrievijas diktators atbrīvoja 14 politieslodzītos, tā skatā 2 Latvijas pilsoņus, un viņus visu grupu, tas ir ASV diplomātijas arī nopelns, un viņus veda pāri robežai uz ASV vēstniecību Viļņā,
kur tajā rītā, Jāņu sestdienas rītā mums zvana un saka, lūdzu, atbrauciet pēc saviem pilsoņiem. Tas bija ārkārtīgi emocionāli. Un tad es mūsējos vienkārši, praktiskā ziņā visvienkāršāk bija man viņus vest uz Rīgu pašai. Un tad sanāca 4 stundu saruna ar Latvijas pilsoņiem. Viņi nav latvieši pēc tautības, bet tas patriotisms un tā piederības sajūta Latvijai, kas nāca no viņiem un ko viņi apliecināja, tas bija tiešām ļoti aizkustinoši. Un mūsu iespēja brīvi izteikties, brīvi justies, jo ja tu esi valstī, kur par vissīkāko kritisko komentāru sociālos tīklos tevi iemet cietumā, un tu nezini, kā vai un kad tu tiksi ārā, tad mums tiešām ir ļoti palaimējies, ka mēs no tā cietuma esam tikuši ārā. Cik latviešu pilsoņi ir Baltkrievijā? Es skaitu nezinu, Baltkrievija nav mans, bet ir vēl, protams, visus neatbrīvoja. Tāpēc viņi jau brauc uz pāri robežai uz Lietuvu, ja saprotu. Šis gadījums, kad atbrīvoja šo te mazo grupiņu, jā, bet, protams, vēl citi, daudzi citi simtiem ir cietumā un arī starp tiem Latvijas valsts piederīgie, tā kā. Bet tas bija tāds ļoti emocionāls, spilgts, intensīvs piemērs. To var droši vien LSM arhīvā paskatīties, bija panorāmā ar vienu no viņiem pie brīvības pieminekļa. Jā. Tā intervija tāds patriotisks. Pilnīgi, jā. Un kad cilvēks man jautā, kas tagad ir premjers, jā? Viņš ir bijis cietumā, viņš nezina, kas Latvijā šobrīd ir premjers, jā. Un tā kā tas liek aizdomāties, jā. Vēl kāds jautājums? Lūdzu, vai? Jā, ir tādi jautājumi. Bet īstenībā tiek tradicionāli ar vīriešu sfēra. Jūs esat sieviete, turklāt ar vīru, kurš nav latvietis, bet ir anglis. Kā vispār ir iespējams, un vēl kāda dzīve, kas vispār ir jāpārtiek? Kā vispār to ģimenes dzīvi var nomenedžēt, un kāda ir tā loma šādā diplomātiskā ģimene? Jā, ļoti labs jautājums. Tādā ziņā vismaz Latvijas diplomātiskais dienests izceļas pozitīvā nozīmē, ka mums tas īpatsvars sievietes vēstnieces ir samērā augsts. Es teiktu ap 40% šobrīd, kas ir labāk nekā citur. Un tādā ziņā, teiksim, profesionāli es nekad tiešām neesmu šeit izjutusi tādu, teiksim, aizspriedumu, ja, ka es kā sieviete neiederos. Tas, kas ir grūti, tiešām ir tas par ģimeni un kā šo dzīves veidu, to pārcelšanos turpu, šurpu, atpakaļ, vides maiņu, nemitīgo, kā to savienot ar ģimeni. Sanāk bija tā, ka dzīves biedrs, parasti sieva, brauca līdzi, ja, un tad bija tas atbalsta personāls, un bērniem nekas cits neatlika. Ja. Mūsdienās tā tik bieži tas nenotiek, mainās uztver arī tiem dzīves biedriem, tomēr ir sava karjera, un tāpēc man ļoti paveicās vīrs kā žurnālists. Viņam arī tā teiksim, profesija bija tāda, ko viņš varēja arī angliski runājošā zemē tad izmantot un atbalstīja mani toreiz. Un drīzāk jautājums ir par to, ka mēs ļoti runājam par to, ka mēs gribam, ka latvieši, ka tautieši atgriežas Latvijā. Bet man šķiet, ka nav pietiekami daudz pārdomāts par to, ko tad viņu dzīves biedri darīs. Sevišķi, ja viņi nav latvieši un varbūt vēl sākumā viņiem nav latviešu valodas. Un tas ir tas, kas man liekas arī daudzus attur, jo, tā kā es domāju, tā ir viena lieta, pie kā varbūt vēl jāpiedomā. Bet jā, kopumā jautājums ir tiešām aktuāls daudzām ģimenēm, tas nav vienkārši, bet kaut kā katrs tiek galā. Neviena profesija nav bez savas garoziņas. Jā. Tā kā tā. Bet, es jūs esmu nomocījusi. Varbūt vēl tiešām kāds jautājums.
no auditorijas. Vajadzētu nokomentēt, ka šeit laiks stāv. Jā. Ja mēs neatvērām uz aktuāli. Nu, tas ir, tas sakot, saldumi no Lietuvas. Tā kā es ceru, ka varēsiet arī pacienāties un jā. Mums ir Laima, viņiem ir Rūta. Jā. Jā. Nu, un kā jums Lietuvā ar tiem ēdieniem garšo viņa cepelīni? Cepelīni reizēm jau var, bet nu, tā nav ikdiena. Bet vienkārši, kāpēc to prasu, mums ir aktuālais projekts, kas līdz rudenī uzsāks pavisam tādu aktīvu dzīves ceļu, ir par māju garšu. Un lietuviešiem jau tie cepelīni, un paskat viņi to rozā zupu, uztaisīja rozā zupas festivālu, mums abiem. Un tā, kā tā māja garša veidojas, un tā lietuviešu garša droši vien ir ar cepelīniem saistīta. Bet, piemēram, turpinot mazliet vēl jūs uzmanību, teiksim, no bērnības, kas jums ir tā māja garša saistībā ar latvisko identitāti? Ko mamma vai vecmāmiņa taisīja? Jā, tiešām cepur nost mammai un vecmammai, skābiņu zupa, pankūpis, protams, komarienu vīderi, dzērveņu uzpūtenis, pīrāgi, ķimeņu maizītes, nu viss, falšais zaķis, viss, kas... Jā, protams, tagad... Jā, kādam tagad apetīt. Radusies, jā. Tā kā, bet, jāsaka tā, lietuviešu virtuve nav stipri atšķirīga no latviešu virtuves. Tur jau mēs esam praktiski vienādi. Tā kā jūtos kā mājās. Nekas netrūkst. Bet mēs jau arī varam turpināt vēl trešo daļu saviesīgo, kur var Solveigai tad uzdot vēl jautājumus. Bet pirms mēs dodamies, tad būs atkal šurum-burums. Mums, tad citu, ir tāda reklāmas pauze. Šodien ir arī tāda diena, kad pirmo reizi te mums ir pieejams paša meistara gatavots latviešu alus. Un varbūt vai nu pats Dainis var izstāstīt, divas šķirnes mēs redzam, ir Vasaras Letiņš un Trimdas ceļotājs. Un tiešām, tad liels paldies Solveigai par jauko patīkamo sarunu. Apusē. Tiešām. Un tad mums nākamā šāda veida vakara saruna būs tikai oktobrī, kad būs jau rudens 23. vakara sarunas varonis vēl tiek precizēts, bet nākamie pasākumi saistībā ar tādu vakara sarunu formātu mums ir 21. augustā 6. būs Baiba Žiga. Viņu tad mums ir arī sadarbība tātad ar tiem latviešiem, kas ir profesionāli vai izglītojušies nesenie izceļotāji, atgriezušies Latvijā, ir tāda biedrība ar pasaules pieredzi. Ar pasaules pieredzi Latvijā. Un tad viņi arī šos vakaru sarunas veido, tā kā laipni aicināti, un arī 18. septembrī tad būs šis sarunu cikls. Un tad mēs atkal tiekamies vakar sarunā 23. oktobrī. Mēs jūs gaidīsim tikpat kuplā skaitā. Ļoti patīkami. Tā kā paldies!